Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Raidījums Aktuāla diskusija, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un šodien domāsim par pensionāriem. Kā šodien dzīvo pensionāri? Sveicinu studijā pensionāri un ar 42 gadu darba pieredzi pedagoģijā Anitu Ozoles kundzi. Labdien! Apostuliskās draudzes Platona Kristiešu centra mācītāju Arni Sīļu kungu. Sveicināti! Un viņa kundzi strādājošu pensionāri, projektu vadītāju Rutu Sīles kundzi. Labdien! Tas jautājums ir, kā šodien klājās pensionāriem? Anits kundze, lūdzu. Tad es varbūt izstāstīšu, kā es vispār nonācu pie skolotājas darba. Man bija tā, kad es dzīvoju netālu no Vestienas Vējavas pagastā, un tur bija maza skoliņa, un man vecmāmiņa bija skolā par pavāri. Un tanī skolā dzīvoja arī skolotāji un direktori, un no mazām bērnu dienām es redzēju skolotāju darbu, un man tas ļoti patika, un es vienkārši sirdī zināju, ka tas ir mans darba aicinājums, un es zināju, ka es būšu skolotāja. Un tā arī tas tālāk risinājās, atnācu uz Rīgu, aprecējos Rīgā, pabeidzu pedagoģisko skolu, pēc tam Liepājas augstskolu. Un sākumā strādāju pirmsskolas iestādēs vairākās par audzinātāju, metodiķi, bērndārza vadītāju, un pēc tam 28 gadus skolā. 28 gadu laikā jūs tā esat paskaitījusi, cik bērnus jūs esat audzinājusi? Es biju sākuma skolas skolotāja un audzināju no 1. līdz 4. klasē. Tad tiešām saskaitījusi neesmu, bet agrāk bija ļoti daudz bērnu klasē, 30, 32, 25, tas minimums 28 tā apmēram. Un šobrīd jūs jau esat pensionāri? Jā, 3 gadus. 3 gadus. Kā jums klājās? Tā pavisam īsumā, pēc tam runāsim sīkumos. Tad, kad tuvojās tas laiks, tad, protams, katram jau gribas zināt, cik tu saņemsi, kā tu tālāk dzīvosi. Un tas ir katra pensionāra jautājums. Un tad, kad es interesējos par to, tad sākumā teica, ka būs viena summa, un tad, kad es saņēmu šo lapu, šo izrakstu par to, kā tad man ir tā mana pensija, tad sākumā man bija tāds kā pārsteigums, kā neapmierinātība varbūt, jo es biju domājis tomēr mazliet vairāk. Jo pirms iepriekšējiem gadiem, kad skolotāji gāja pensijā, viņiem bija lielākas tās pensijas, bet kamēr nonāca līdz manim, tikmēr jau tie koeficienti viņi bija samazināti. Un tad pirmās domas tādas, ka daudzi dzīvo pensionāri vēl ar daudz mazākām pensijām. Otrā doma tā, ka būs mazliet jāpievelk josta, ka nevarēs vairs tik brīvi dzīvot, jo tad, kad es saskaitīju kopā visus tos izdevumus un kā tie ienākumi man būs, tad es redzēju, ka lielas lietas, lielām lietām nevarēs vairs atļauties. Tu vispār varēsi nosekt tos izdevumus? Pamat izdevumus varēja nosekt, jā, tikai tad, kad apkure, tad es tā sāku, kad vasarā es iekrāju priekš ziemas apkuras, lai tas periods, kad nebūtu tur izdevumu. Jūs varat neatbildēt, bet varbūt, ja jūs vēlaties piekrītat, tad sakiet, kāda ir tā summa, ko jums valsts tātad manā Latos 252 lati. 250, jā, tagad jau 360 apmēram eiro. Respektīvi, minimālā alga jums ir. Jā. Tas ir 42 gadus jūs esat strādājusi, augstākā izglītība, izaudzinājusi. Mēs saskaitīsim apmēram 32 reizes, jūs teicat 22 gadi? 28. 28 gadi, jā. Bērnus, kuri šobrīd kalpo valstī un strādā un
nes ienākumus, ne tikai, es domāju, materiāls, bet garīgus un visādā veidā. Un jūs 360. Jā, labi, paldies jums, ka jūs atklāti to pasakiet, jo tad cilvēkiem arī būs vieglāk saprast, kāpēc jūs tā domājat un kāpēc. Pareizi, kā jūs sacījāt, ir daudzi, kuriem nemaz nav tas 360. Ir cilvēki, kuri dzīvo no 80. Jā. 3 gadus jūs jau esat dzīvojusi, jūs jau esat ņēmusi kredītus, lai glābtu situāciju? Nē, es nekad neesmu ņēmusi kredītus un arī nekad nedomāju ņemt, jo es zinu, ka tā ir cilpa, tās ir lamatas un tādā veidā ieiet. Bet, protams, kad es paņēmu to lapiņu, tad es tūlīt steidzos pie savu debesu tēva un noliku to jautājumu viņu priekšā. Un tad es saņēmu no viņa vārdu, kad esiet pateicīgi par visu, jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums. Ja jūs dzenaties pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad visas lietas taps piemestas. Nepaļaujies uz to laicīgo, niecīgo mantu, bet paļaujies uz mani, uz Dievu. Un šis vārds brīnišķīgajā psalmā, kad es biju jauns un kļuvu vecs, un nekad neredzēja taisnu atstātu, vai viņa bērnus lūdza maizi. Un tas man iedeva tādu mieru. Es zināju, ka Dievs man uzturēs, ka viņš man piemetīs, ka viņš ir mans apkārtnieks. Un tā arī par šiem gadiem ir bijis. Es neesmu bijusi iztrūkumā, nekādās vajadzībās, tādās īpašās. Dievs vienmēr ir brīnišķīgi rūpējies. Kāds noteikti no malas klausās, labi, viņai jau noteikti tur bērni ārzemēs dzīvo, un varbūt viņai tur sūta katra mēnesi pabalstus. Nav nekādi pabalsti, nav nekas jūs viena pati dzīvojat? Viena pati dzīvoju, jā, bērni pieauguši. Tas, ko jūs saņemat, tas arī ir viss, jā. Un tad pārējais ir Dieva žēlstība. Jā. Jums ir arī kādi brīnumi notikuši Dieva žēlstībā, ka nevar samaksāt un pēkšņi uzreiz var samaksāt? Man Dievs ir iemācījis tā, kad plānot savus izdevumus. Man vienmēr arī, kad es vēl nebiju ticīga, man bija visām vajadzībām sava aploksnīte. Un arī tagad Dieva daļa labdarībai, ziedojumiem, pirmkārt, pēc tam visiem īrēm un komunāliem maksājumiem, tad ir ēšanai, cik... Piedošana. Šo te secību vēl vienreiz pasakiet. Nevis īrei, Nē, Dievam vispirms. Apkurei, 10. tiesa, tūlīt 10. tiesa. Jāsaka ar apkuru, ar īri, un tad maizīte, un tad ziedojumiem. Cik paliek pāri? Nē, Dievam, kas Dievam piedar, un ķēzaram, kas ķēzaram, man tā ir Dievs mācījis no paša sākuma. Te jūs sākat ar 10. Jā, tūlīt. Un 10. atsevišķi arī ir ziedojums? Jā, vēl ziedojumi, kam vajag ziedojumi draudzējā un vēl labdarībai. Tad tās ir 3 dažādas aploksnītes. 3 dažādas aploksnītes. Es zinu, ka ir jau grūti ar vienu aploksnīti, kur ir 10. Un tajā tad tiek viss ieskaitīts. Es jau tik daudz ziedoju baznīcai, un es jau tik daudz maksāju baznīcai. Man Dievs to no paša sākuma iemācīja un jāsaka arī pārmācīja šajā lietā. Ka es biju 10. tiesu nolikusi Dievam un es redzu, kādai māsai ir problēmas. Un es no tās 10. tiesas viņai iedevu naudu. Un es tādā pat dienā pazaudēju naudas maku. Un es jautāju Dievam, kāpēc tas tā ir. Un man viņš paskaidroja, ka 10. pieder man. Un pārējā naudaņa labdarībai, ziedojumiem, tā ir pienesiet laicīgi 10. tiesas un ziedojumus. Un es tad nebiju uztvērusi šo pantu tā, kad ir burtiski ziedojumi un ir 10. tiesa. Un pagāja kāds laiks, un es atkal to pašu izdaru. It kā sākumā bija, nebija, it kā pareizi bija vai nebija, Dievs runāja, vai patiešām es sapratu tā. Nozaudējumu gadās. Un ko jūs domājat, man tieši tas pats atgadījās. Atkal nozaudējāt? Atstāju veikalā.
Un tad, braucot atpakaļ uz to veikalu pēc tā naudas maka, tad es Dievam teicu, debesu Tēvs, piedod man. Es uz visiem laikiem tagad saprotu, ka desmitā ir tava daļa, tā ir neaizskarama. Un to nedrīkst nekam citam atdot, kā tikai draudzē, un tā ir viņa daļa. Jā, interesants. Ruts kundze, kāda jūs pieredze? Jūs jau saņemat pensiju? Jūs esat pensijā? Jā, es jau saņemu pensiju jau vairāk kā gadu un strādāju arī vēl. Jūs ar to lapiņu bijāt apmierināti? Es ar to lapiņu biju vairāk apmierināti. Es varu teikt, ka es esmu, nezinu, cik procentu no tiem Latvijas iedzīvotājiem saņem tik lielu pensiju, bet es esmu to nelielo procentu varbūt skaitā. Paldies Dievam! Un, ja tā skatās, tad mēs ar Arni esam varbūt dažādās kategorijās pensijas ziņā. Mums ir dažādā pieredze. Man tādas aizdomas, ka Arnis dzīvo no jūsu pensijas. Piedošana, ka es tā saku. Es nedzirdēju. Nē, par cik mums ir tāda ģimenes izdevuma plānošana, tad mēs, protams, ir kādā ziņā. Saņem un vīrs operē. Jā. Bet es piekrītu Ozols kundzei, ka mēs tiešām jau no bērnības esam mācīti dot desmitoties Dievam, un tas ir tāds nerakstīts likums, un tā ir liela svētība. Ja tagad cilvēki saka daudzi, ka viņi neuzticas pensiju sistēmu, ko es tur nodokļus maksāšu, man vienalga nebūs pensija, tad es tā nevaru teikt. Dievs man ir bagātīgi atalgojis varbūt par to, ka neskatoties uz visu, es vienmēr esmu strādājis tādu darbu, kur pilnā mērā vajadzēja maksāt nodokļus. Jūs bijāt spiest maksāt. Jā, es biju spiest maksāt. Tas kungs pakārtoja tā. Jā, tā pakārtoja, tad tiešām tā. Jā, kāpēc mēs par šādu jautājumu runājam? Tikai tādēļ, ka 1. oktobrī, tas faktiski ir vakardien, ir jau 1991. gadā ANO ģenerālā asamblēja izsludināja 1. oktobri par starptautisko veco ļaužu dienu. Tad klausieties interesanti. Tās mērķis, kāpēc mēs atzīmējam kalendārā, tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām. Veco ļaužu dzīves grūtībām, tas man ir saprotams, un vientuļajiem vecajiem cilvēkiem. Arni, man tev ir jautājums, tu vispār šo tēzi saproti? Man ir grūti uztvert, bet tev ir lielāka dzīves pieredze nekā man. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām. Man personīgi neliekas problēma. Tas ir dabīgi, ka mēs novecojam. Un kāda? Droši vien tur ir domāts arī par cilvēkiem, kuriem nav ticības, nav cerības, nav dzīves pamata, kā tikai šī dzīve vien. Un ja vēl kāda slimība, piemēram, savu grēku dēļ, jā, piemēram, ja tur ir aknas sabojātas un indētas un plaušas, tad ir problēma. Protams. Tu sastopies ar ļoti daudz cilvēkiem. Noteikti arī ar daudz pensionāriem. Un tu redzi to patieso situāciju. Tu varētu teikt, es no Dieva žēlots, tev blakus ir skaista sieva, jauna, kurai jau ir pensija un kuras pensijas paspārnē tu vari dzīvot un sludināt evaņģēliju. Piedod, ka es tev atļaujos ironizēt, bet tagad tu zini to situāciju, patieso situāciju. Viņa nav taču viegla. Patiesā situācija nav viegla, bet arī viņa nav tādā veidā viennozīmīga, kad būtu tikai slikts. Piemēram, šodien tas būtu raidījums, būs rīt. Tātad vakardien mums draudzē jau vairākus gadus, gan 10 vismaz jau ir, mēs sanākam, lai sakoptu namu. Nams ir diezgan liels draudzes īpašums, 1200 kvadrātmetri, un mēs tā savu veidu talks veidā mēs sanākam, sakopjam,
Un tad es šiem te sievām pamatā jautāju, man lūdzu piedalīties šajā raidījumā par veciem ļaudīm, par pensionāriem. Ko jūs sakat? Kādas ir jūsu domas? Un es tad lūdzu, varbūt jūs katra izsakaties. Viena no sievām saka, man vajag tādu pensiju vismaz, lai man būtu izciks minimums. Otra saka, es savā laikā strādāju, jau pārkārtošanās laiks bija, strādāju pie kādas privāta personas, pagrabā, tur strādāju, uz rokas saņēmu labu naudu un viss, nodokļi tātad nekādi. Kāda cita kristieta sieva, viņa saka tā, es dabūju to, ko nopelnīju, mēs dabūjām to, ko nopelnījuši esam. Kāda cita, viņa saka, neko labu nevar pateikt. Vēl kāda cita māsa, viņa saka, cik man no augšas ir, tik man ir. Tātad no Dieva. Dievs ir svētījis, ja? Pa vertikāli ir, pa horizontāli nekā. Jā. Kāda cita, viņa saka, un tomēr, tā kā man ir pensija, man ir labāk nekā bezpajumtniekam. Es domāju, tomēr ir žēl, ja jāsalīdzina cilvēki, kas strādāja savu mūžu un salīdzināt ar bezpajumtnieku. Tātad zems tas līmenis ir. Tāpat laikā mēs varam redzēt, cik ļoti tauta ir pacietīga. Tieši tā, un arī šie cilvēki. Apbrīnojam. Protams, mēs kā Dievu bērni, mēs kristieši vienmēr savu skatu vēršam uz to kungu. Jā. Mēs neceram ne uz valdībām neko. Bet vienalga, pagaidi, ja tā sistēma tāda ir, tad priekš kam maksāt nodokļus, ja tu saņēmi kapeikas? Atvainojos. Lielākā daļa ir visu mūžu maksājusi nodokļus. Es to ļoti labi zinu, padomu laikos, kas tad bija. Visi maksāja nodokļus. Tur tādas pagrabiņā privātais sektors neeksistēja. Tātad visi maksā nodokļus, un pēc tam tagad mēs ienākam brīvajā zemē, kas faktiski ir iznesta uz cilvēku, uz tās paaudzes, kur šobrīd ir pensionāri, tas ir faktiski uz mums. Un tagad vienkārši tā pasaka, ziniet, koeficients ir tam, ziniet, man te ir tas jautājums, tā netaisnība, cik tālu var iet? Mēs jau varam runāt brīnišķīgi, slava Dievam, un es zinu to, ka par Dievu bērniem rūpējās tas kungs, un viņš rūpēsies. Bet pagaidi, vai tiešām var tā naturāli spļaut acīs vecajiem ļaudīm? Bibeliski tas saucās tā. Ja tu negodās savu tēvu un māti, tad tu ilgi nedzīvos šajā zemē. Un labi neklāsies. Un tev labi neklāsies. Tā ir rakstīts Bībelē. Ja es drīkstētu vēl pāris, tagad būs tās odziņas. Viena no pensionāriem, viņa saka tā, jā, bija laiks, kad kādi cilvēki aizņēmās bankā un iemaksāja pensiju fondā. Bija laiks. Jā, tagad nākošais. Bija viens gads no 2008. gada, jeb tajā gadā, kad es saņēmu bezdarbnieka pabalstu un priekšlaicīgo pensiju. Abus divus. Visu gadu. Tātad tur tās izmaiņas notikās. Tagad viņai radinieci saka, paklau, ja es būtu zinājusi, es būtu tā darījusi, es būtu mājā jumtu uzlikusi. Nezināju. Un viņi vaino sociālo darbinieci, kas nepateica. Ja? Un vēl kāda viņa saka, man nav ko teikt. Tātad cilvēki, teiksim, netaisnību to jūt. Bet vai par to mums būtu tagad runa, vai kā lūdzu? Bet redzi, es arī gribu dot kādus citus skaitļus. Un šobrīd lielākā pensija, kas ir izmaksāta, piedošana, tas laikam bija pagājušajā gadā. Vienalga. Kā jūs domājat, kāda lielākā pensija valstī, kāda ir izmaksāta? Ozols kundze. 600 varbūt. Labi, viens skaitlis 600, ko Rudas kundze saka. Bijušais prezidents saņēma 4000 laikam, kā tur bija. Pensija, labi, jā, un tu ko saki? Droši vien vairāk, ja tu tā jautā. 3139. 3000.
Es to nesaku, es kaut kādas skaudības, es kaut kādas, ka man žēl brīnišķīgi saņem. Bet te man ir tikai tas jautājums. Tātad cilvēks ir strādājis, darba stāžs apmēram 100 gadu, piemēram. Pat vairāk tur. Varbūt vairāk, jā. Un tad man ir tas jautājums ir viens cits. Kā ir mainījušies koeficienti, ka pēkšņi tam vienam ir tik, jeb tiem 100, jeb 1000 cilvēkiem ir tik, un kādiem pasaka, mīļie draugi, mums šobrīd koeficients ir tāds, un diemžēl tu saņem 100 eirikus. Šeit es redzu totāli netaisnību. Un tā netaisnība jau ir notikusi, jo iepriekšējos gados tie, kas bija pie varas, viņi taisīja visu šo te schēmu un schēmoja. Un tie, kas tajā brīdī bija iekšā, viņi uzschēmoja, dabūja koeficientu un viss pareizi. Un pēc tam atmainīja atpakaļ, jo saprot jau to, ka neizturēs tas maciņš. Un, ja iedomājaties, ir kādi, kas smeļ katru mēnesi 3000, 4000, kaut vai 1000, un mums saka, ka mums nav naudas pielikt pensionāriem, un tagad ar jauno gadu būs pielikts, jūs zināt cik? 4 eiriki būs klāt pielikts. No kuriem atvilks nodokli. Un tad 4 eirikas pieliek klāt, un bieži ņirgāšanās. Es nezinu, Arni kā tev, bet man šeit gribās kliegt, un es saprotu to labi, mēs pateicīgi esam Dievam, paldies tev, kungs, par tavu žēlstību, visu, bet iepratīm netaisnībai. Piedod man, te gribētos paņemt vien vecos laikos laukos bija vien tāds sūdaini koku, jūs zināt. Un tādu sūdainu koku un iet bišķītiņu pavicināt. Nopietni. Līdzēs. Labi, es saprotu, ka nelīdzēs. Bet piedošana. Un tāpēc tam vēl bezkaunīgā kārtā parādīt savu attieksmi pret veciem ļaudīm, paūjinot. Un ne tikai tā vien. Tas jau ir labi, tas ir tikai pēdējais variants. Tad, kad tā naturāli vienkārši paņēma nost, visiem samazināja pensijas. Tad, kad gāja pa burbulu budžets. Visiem naturāli vienkārši tā paņem nost. Tas bija viegli izdarīt. Viegli izdarīt. Tas jau turpat bija. Jā. Paņem nost. Nav vairs nekā. Un labi, ka pensionāri gāju ar sūdainu koku. Nevārdu tiešām nozīmē. Bet viņi gāja un cīnīja. Es tā domāju, cik daudz nervu tas prasīja veciem ļaudīm cīnīties par ko. Arī veselību tas prasa. Pareizi, un citiem varbūt nāve iestājās. Kas gāja un tikai sacīja, klausieties, vai tiešām tā ir attieksme, un tā ir attieksme. Arni, tu kā dievvīrs un kā mācītājs, es jau sacīju apgrieztās secībā to rakstvietu. Ja šāda attieksme ir no valsts puses, ja šāda attieksme ir, tad cik ilgi mēs dzīvosim savā zemē? Jo es uzskatu, nav šī savu tēvu un mātes godināšana, jeb nevajag godināšana, vienkārši elementāra cieņa. Es domāju, ka šis ir ļoti labs jautājums, un es domāju, situācija ir ļoti nopietna. Bet te, skatoties mazliet plašāk, ir tā, ka mēs esam sava laika, padomu laika, mēs kādas sekas piedzīvojam. Mēs piedzīvojam sekas mūsu morālē, vispār kā tautai. Jautājums ir, vai vispār mums ir kādi morāli standarti. Pamatā mēs te domājām, un es domāju, liela daļa mūsu tautas arī kaut ko sev uzskata, par kristīgiem cilvēkiem vai par ticīgiem. Ja? Daudz, 1 200 000. Bet jautājums ir, cik ir tie svētie? Kas to dara? Kas tā dzīvo? Un ne tikai 10. tiesu. Tas pat nav, viss tā attieksme un morāle. Kāds cilvēks bija teicis, kāds valsts vīrs, kā demokrātija bez morāles nedarbojās.
mēs tagad valsts, starp citu valsts, ja, kas tad mēs esam, kas tad ir tā valdība? Tie ir cilvēki no mūsu tautas. Populāri grēki mums tautā ir kāda mums ir, nemaksāt nodokļus, zakt. Tas ir no padomu laika jau. Ja? Un tagad redzot dažādas lietas, kas notiek, teiksim, ēterā parādās, kādas mēs pārdzīvojam, un kā rezultāts ir tas, ka neciena valdību. Neciena un tiešām ir cilvēki, kuri saka, es nedomāju, ka man būs pensija, ka es to nodzīvoju, vai es kaut ko nopelnīšu. Ir tāda attieksme, nihilistiska. Bet viss tas ir, manuprāt, saistās ar to mums nav morālas vērtības vairs kā tautai. Un bija kāds raidījums, tas bija, un Dumburkungs jautāja prezidentam Bērziņa kungam, prasīja viņam, teica, prezidenti bija tādi un tādi un tādi, un visi solīja, ka tagad tiks galā kādām lielām lietām, bet tas nav izdevies. Bērziņa kungs, nav izdevies. Un tad bija jautājums, Bērziņa kungs, bet apmēram tādi, bet kā jūs domājat, kas tiks ar to galā? Kas tad to atrisinās? Bērziņa kungs paņēma ūdens glāzi, ziniet, cilvēki valdībā iemācās, kad var domāt, lai labāk būtu laiks domāt un ko pateikt. Un viņš dzēra to ūdeni, un tad viņš saka, jaunie to izdarīs. Es tā domāju, bet ja jauniem nav morāles vērtības... Jaunie jau mācās no vecajiem. Kas ir? Es domāju, ka vēl, un tas ir visā tautā, ja cilvēki parasti ir ar mieru, nepadomājot, samaksā par transportu un neņem biļeti, piemēram. Tas jau sīkums, vai ne? Ja? Bet no tā sīkuma nav morālas vērtības. No kurienes tā nāks tie nodokļi? Kur tad būs tas budžets? Nav vispār doma par to, ka tas kalpo mums pašiem, tam jākalpo. Nav apziņas par tādu valstiskumu. Un raksti saka, ja, tie, kas mēs ticam uz to kungu, mēs ne tikai to 10. maksājam, bet mēs arī strādājam. Mēs pūlamies. Jā, šobrīd tevi klausoties, valsts priecājās, valsts ieņem dienests arī ļoti priecājās. Ko, Anita, jūs domājat? Tad, kad mēs sanākam kopā draudzē seniori, tad vienmēr visi saka, ka tādus galdus, kā seniori uzklāja, neviens neuzklāja. Kaut kā šī te paudze, kurā mēs esam auguši, viņi prot izdzīvot, prot sastiķēt, prot kaut kā salikt to visu kopā, kad, protams, lielākā problēma, es domāju, ka ir zāles. Es esmu diakone, es braucu pie veciem cilvēkiem apmeklēt, kas slimos, un viena no galvenām problēmām tiešām tā ir, ka zāles ir ļoti dārgas, ārsti ļoti dārgi, pārbaudes, un jātiek slimnīcā, un operācijas, un tas ir ļoti dārgi. Labi, tad, kad jūs strādājat, jūs darba režīms un viss pārējais, un tās ir noslogotība. Tagad jūs esat, varētu teikt tā, brīvu, sava laika plānotāji. Kad jūs pēdējo reizi, atvainojos par jautājumu, varat neatbildēt, kad jūs pēdējā reizi aizbraucāt vienkārši 10 dienas, piemēram, uz Izraelu? Kaut kur esmu bijusi, bet tā, ka kaut kur tagad ārpus Latvijas neesmu. Bet es gribētu, ka jūs aizbraucat. Savā laikā ārpus jau Latvijas. biju. Kāpēc vienreiz gadā nevarētu aizbraukt? Pareizi. Jau taču maksā. Pareizi, tas viss maksā. Bet vai tas nebūtu cienīgi veciem ļaudīm, kas ir atdevuši visu savu mūžu, lai ieguldījuši gan bērnu audzināšanā, gan vienalga skolā vai mājās, un nevar aizbraukt, nevar paskatīties, nevar citās valstīs to var. Un tāpēc jau ir tas, kas skatās, kad atbrauc pie mums, tie pensionāri, kas staigā pa Rīgas, Vecrīgu un to visu, ar prieku var skatīties, ka viņi var to baudīt, un arī viņi saka, ka tagad viņam ir īstais laiks, kad viņi visur var doties, un kad viņam tas Es gribu, lai maniem tuviniekiem, es gribētu, kad viņiem tas tā notiek. Viņi ir to pelnījuši. Piekrītu, Arni, tev.
protams, ja viss ir godīgi, bet paskatīsimies no citas puses. Vai godīgi lieto naudu tie, kuriem mēs esam iedevuši savu naudu? Un te nu pat bija nesen kampaņa, aicinājums būt dikti godīgiem. Dots devējiem atdodās. Paņēmuši no sakām vārdiem protams, jā, dots devējiem atdodās. Bet pagaidi, dots tad, kad tu esi iedevis un tu redzi to negodīgo rīcību, kas tiek darīts ar tavu naudu, Jā. ar manu naudu, tad piedod man ir liels jautājums. Cik ilgi mana pacietība būs, ka es turpināšu tikpat naivs un maksāšu, tikai došu. Jau tas jau nenotiek. Es esmu diezgan daudz, ne tam dēļ, lai kādu pētījumu veiktu. Es sastapu diezgan daudz cilvēkus, kuriem savu uzņēmumu ir. Un viena daļa no viņiem skaidri pasaka. Viņi saka, nav iespējams visus nodokļus nomaksāt. Es neņemos spriest, es arī neprasu konkrēti vai kā, bet tā attieksme ir ļoti nihilistiska, un es nedomāju, ka tur ir vainīgi tikai šie tie cilvēki, kas nemaksā. Jo tā morālā situācija tāda ir gan šeit apakšā, gan augšā. Un ar tas cilvēciņš, kas teica, jā, toreiz bija tā, kad viens gads, 2008. bija, kad vienu gadu varēja saņemt bezdarbnieku pabalstu un priekšlaicīgo pensiju. Un te viņi saka tā, augšā kādam vajadzēja. Neviens jau nav pie rokas pieķerts, nevienu nevar apsūdzēt, bet līdz ar to veidojās tāda situācija, kad ne policija, nevar uzticēties, necieņa ir, un tā vien liekas, bet kā to var mainīt? Es domāju, kā var mainīt, varbūt, jā. Šodien mums ir ļoti vajadzīgi cilvēki, kuri par tautas grēkiem lūgtu kā par saviem. Kamēr mēs visi tik ejam, uz kurien mēs ejam? Kamēr mēs tā kā mazi putniņi, mutes vaļā, ko Eiropa pateiks, ko Amerika pateiks, ko banka pateiks, viss aiziet, kur mēs ejam. Ja? Un tāpēc ir jau prognoze, saka, jā, pēc tāda tik un tik gadiem te jau Latvijā nebūs cilvēki. Nē, būs. Tukša vieta nepaliek. Jā. Runa par tiem pamatiedzīvotājiem vai kā. Tā kā ir, un es domāju, ja kristīgā draudzes cilvēki, ne tikai kāda atsevišķa mācītāji, runātu un sagatavot, teiksim, draudzes cilvēkus un stāstīt šo patiesību, varbūt vēl ir cerība. Lūgt par tautas grēkiem, kā par saviem. Dānielis tā darīja. Ja? Mozus tā darīja, Nehēmija tā darīja. Bet mums ir ļoti viegli runāt līdz tiem, kas mums blakām saka, ko viņš teica, un viņu noķēra, un viņam nevar notiesāt. Mums ir viegli runāt līdzi, bet ko tas maina? Protams, jā, es gribēju pieminēt to, ka mēs varam teikt, ka Latvijā bija tādā situācijā, ka bija jāveido viss jauns pēc neatkarības atgūšanas, viss pensiju sistēma, un tā nav viegla lieta, kā tie likumi, kādas viņas pieņēma un kādi ir. Bet man mazliet satrauc tas, ka valdība nesteidz labot to netaisnību, jo bija viena valdība, bija cita valdība, tur nepareizi izdarīts. Bet valdība ir iespēja, un viņi ļoti labi to izmanto citiem mērķiem, bet ir šī iespēja labot tādu sociālu netaisnību. Ja tur vienai kategorijai pensionāru redzēja, ka tur tie aprēķini tomēr neatbilst tādam, tad to tomēr varētu labot, un viss likumdošana ir viņu rokās. Faktiski nav šīs pārliecības un nav arī gribas. Nav ne gribas, ne pārliecības, toties šodien nobalsoja, ka var sakot, nepieņēma Saimai algu iesaldēšanu. Tātad Saimai paaugstinās algu. Un pensionāriem pa 4, Saimai pa 157 eiro. Būs vairāk mēnesī. Jā.
Nu, viņi jau tikai 100 nabadzīņi. Bet tu saproti, nu redz, kur šeit ir nākošais fakts, ka nauda ir. Ir. Jautājums, kā saimnieko, kā lieto. Pilnīgi precīzi. Mums bija raidījums laika atpakaļ, pavasarī, kur bija arī valsts ieņēmuma dienesta pārstāvi. Un es tieši šo momentu sacīju, pagaidi, ja ģimenei ir tik un tik ienākumu, nu labi, mēs skatāmies, kur mēs varam vairāk piestrādāt, ja pastrādāt un saņemt vairāk, bet tad, ja mums ir tik un tik, tad mēs tērējam attiecīgi tik un tik. Man ir šobrīd priekšstats tāds. Mums vajag, un man neinteresē, un tad sāk skatīties, kur var dabūt to, jeb pareizāk sakot, nožņaukt, jeb izslaukt, jeb nospiest, jeb kaut kādā veidā dabūt no tevis, no manis. Un tagad tu no Jelgavas atbraucot uz Rīgu, šogad maksāja tik un tik par 1 litru. Nākošais gads tev jau būs klāt akcijas nodoklis. Kas tas par skaistu vārdu? Akcijas nodoklis. Vispār šodien ir ar vārdiem ir tā samaisīts, lai cilvēki neko nesaprot. Juristu darbs. Es pat nezinu, kas to visu, bet viss ir tā samaisīts. Un faktiski tas ved pie ko? Ka patiesību vairs nevar atšķirt no meliem. Neko. Un tas jau iet visās sfērās. Tev nomaina terminoloģiju, tev nomaina vārdus, un tu vairs īsti nesaproti. Pagaidi, akcijas nodoklis ir vajadzīgs, tas ir ļoti derīgs. Un tad, kad es dzirdēju nesen pārraidē vai 20 vai kaut kur 24, ja vienalga cik procenti, līdz 30% no tā, ko mēs maksājam akcijas nodoklī, kas skaitītos priekš ceļu, remontiem un viss, tikai 20% tiek izlietots priekš ceļiem, pārējais viss kaut kur aizplūst citur. Tagad tad jau vienu brīdi pacēla jautājumu, kad vajag sālī arī akcijas nodokli. Jūs paskatieties, ziniet, smieklīgi. Es nedaudz paskatījos vēsturē. Savā laikā ir bijis tāds saucamais skursteņu nodoklis. Tas jau vecos caru laikos. Saskaitīja, cik tev skursteņi, un tad attiecīgi, tu labi dzīvo, tev ir daudz krāsnes, tu piesārņo dabu, un izdomāt iemeslus visu, ko var. Un nav īpašnieks maksā skursteņu nodokļus. Tādā veidā mēs jau varam ļoti daudz pie daudziem nodokļiem. Labi, mēs dzīvojam Dieva žēlastības laikā, bet kā jūs redzat šobrīd situāciju Latvijā, uz kurien vispār uz kurien mēs tiekam vesti? Es gribētu tā formulēt. Mēs neejam paši. Tas ir sen jau skaidrs. Latvija nav patstāvīga zeme. Latvija nav suverēna valsts. Latvija nav brīva valsts, kas pati nosaka to, ko viņa darīs. Viņa ir pavadiņā. Labi, man var oponēt, redz, tāpēc, ka tev ir drošs debesis, un tu vari mierīgi šitens redzēt kristīgajā radio. Tad nākās maksāt. Tas pavadiņš tad maksā. Kā jūs redzat? Anits kundze, man interesētu jūsu viedoklis, kad jūs skatāties savu pieredzi, kā audzināja bērns, un kas tagad notiek, uz kurien mēs tiekam vesti? Ejam uz laiku beigām. Viss, kas saka, šī pasaule arvien vairāk tiek samaitāta, mīlestība daudzos izies, tā kā Bībelē rakstīts. Ja skolā strādāju, 20 gadus atpakaļ, kāda bija bērni, kādas bija ētikas normas, kāda bija bērnu intereses, tad tagad tas ir absolūti viss pilnīgi apgriezts otrādi un mainīts, un datori, un uz mobilajiem spēles, un viņiem nepatīk tādas radošas spēles, savu uzmanību un prātu attīstīt ar kādām citām. Tas ir
gan lasīt kaut ko Jūs ar savu pieredzi, ko jūs redzat, kāda tad tā nākošā paudze aug šobrīd? Protams, mēs nevaram vispārināt visus, absolūti nē, bet ja šādi turpina audzināt, kā šobrīd skolās. Ļoti interesanti, mēs skatāmies mazs bērniņš, viņam ir 2-3 gadi. Viņš jau protās pogas saspies labāk nekā vecāki. Labi, no otras puses, kas labi, tur slikts? Kā vai nekas tur slikts, jā, bet viņam ir šīs te, kad viņš prot tur tās spēles pats izspēlēt un visu, un viņš jau ieiet tajā azartā, tās azarta spēles un šī te aizraušanās ar okultām un sevis tādas piesārņotām lietām, tāpat kā mācību grāmatās ir tik daudz dievturības programmas un pat okultas lietas par sātanismu un par visādiem tumsas spēkiem. Tam skolotājiem ir tas, kas ir. Es, kad strādāju, centos cik vien var apiet vai izmainīt vai paskaidrot, kas ir kristietis, bet kas nav kristietis. Tad arī tā tas viss pārņem prātu un sirdi. Jūs redzat, kādu sabiedrību izaugs? Kādu izaugs? Un vēl es ko gribu teikt, kad tieši šis vārds var būt demonizēts. Apsēstība tāda, tieši vārda pilnā nozīmē. Ja agrāk to kaut kur retam kādam kas, tad tagad to var redzēt ik uz soļa ļoti daudz. Bērnos ļaunumu? Ļaunumu, cietsirdību, sāncensību savā starpā, nežēlību. Modes šīs te lietas, kad nonicināt tos, kuri nav tik labi apģērbušies vai kuriem nav tik viss, bērni ļoti nežēlīgi, ja viņus neievirza pareizā gultnē. Jā, Rutas kundze. Es neņemos prognozēt, kur mūs ved un kur mēs ejam, bet es paļaujos uz to, ka Dievs ir nolicis laikus un ka, ja mēs viņam uzticamies, tad viņš izvadīs, bet, protams, tās nākotnes prognozes, vairāk ir tādas skumjas un varbūt mūsu valstī vēl tā nav. Kas jums par to liecina? Bet pusauģi ar šaujamrīkiem, ar dažādām agresīvām izpausmēm, tas ir tā kā jūs teicāt, demonizēt pilnīgi un ka viņi paši nesaprot beigās, ko viņi ir izdarījuši un kas viņus uz to ir pamudinājis un paskubinājis, ka viņiem nav, es domāju, ka šīs te spēles un tādas lietas viņas atņem spēju domāt un vispār izvērtēt. Un, ja es skatos, kā bērni aug, kad viņi bija mazāki, mani bērni, tad es redzēju, ka lūkšana ir tā, kas bērnam jau bērnībā palīdz pārbaudīt pašam sevi, ko viņš labi darīs, ko slikti. Bērnam ir sirdsapziņa diezgan spēcīga, un es domāju, ja izaug paudze, kuriem nemāca lūgt, un kuri nav tas īsais laiciņš kaut vai Dievu priekšā, kaut vakarā pie gultas, savu dienu pārskatīt un pārdomāt, tad viņš nemācās arī kontrolēt un domāt par savu rīcību un atbildēt par to. Jā, Arni, uz kurien mūs ved? Manuprāt, mēs peldam līdz Eiropas straumei, kur tā iet. Un, ja lūkojamies uz Eiropu, tad jau es nezinu, cik 10 gadu vai cik tur ir jau informācija par to, kad kristīgās vērtības dažādi avoti ir, kad praktiski viņas vairs nav, ka tur nāk atkal citas vērtības vietā. Un piemēram, princips ir viens, ko sēj, to pļauj. Redzējām kādus gadus atpakaļ, kā demolēja lietas un mašīnas un veikalas. Man liekas, tas bija Francijā. Pagāja daži gadi, mums kaut kas notika janvārī. Notika, un tad tu jābrīnās, kur tad viņi to, vai to vecāki ir mācījuši. Viņi skatījās. Starp citu, kaut ko tādu nesen es redzēju, kur bija tātad šie nelaimīgie cilvēki, kur meklēja jaunu sev māju vietu, bēgļi, kuri, vai tā nebija Ungārijas robeža,
viņi sāka, tātad tur sēta bija priekšā, viņi sāka lietot akmeņus. Es domāju, ak, nabadziņi, jums tur jums karo, tur šau, tur nav ko ēst, bet jūs izskatāties tādi tik tā kā Asava dziesmā teikt, acis spīd, priecīgi, laimīgi un veseli un tā. Bet es domāju, vēl viena svarīga lieta, kas būtu. Viens ir lūgt par tautas grēkiem, sūdzēt tos kā savus. Otra lieta ir lūgt, raksti arī to skaidri saka, lūgt par tiem, kas ir valdībā. Lūgt Dievu par viņiem, jo, lai šajā situācijā, lai varētu pieņemt pareizus un godīgus lēmumus, es domāju, tur vajag Dieva gudrību. Ne tikai drosmi, tīru sirdi, to, ka beigās būs jāatbild, vai tu esi augšā vai zemē. Ja? Būs jāatbild Dievu priekšā. Un es piekrītu jums, māsa, kā jūs sakat, ka iet uz beigām. Iet uz beigām. Bet cik ilgi vai kā, Dievam ir savi laiki, mums savi, bet lai Dievs dod, ka mēs, kamēr esam, ka mēs varam darīt vēl pēc iespējas, vēl un vēl, lai atskan evaņģēlijas, lai Dieva gars darbojās, kad atverās acis cilvēkiem, ja tas vēl varētu būt, bet žēl. Protams, neapšaubām. Tas ir tas, kāpēc mēs strādājam, un es domāju, vienalga ar kādu pensiju, ar vienalga cik lielu. Patiesi Dieva bērns, viņam tas galvenais ir pasludināt šo glābšanas vēstu. Jo tā pensija jau, tā ir uz laiku, bet mūžību, kur tu pavadīsi? Un šodien ļoti daudzi pensionāri nezina, kur viņi pavadīs mūžību. Jā. Šodien ļoti daudz pensionāri, atvainojiet, bet es teikšu skarbo vārdu, vienkārši pat ar lielām pensijām iet pa taisno uz elli. Jo viņi nav nākuši Dievu priekšā, nav nožēlojuši, viņi nepazīst glābēju Jēzu Kristu, viņi neatzīst to, viņi nav salīdzinājušies ar Dievu caur Jēzu Kristu, un viņi iet ar visu lielo pensiju pa taisno uz elli. Un tur nav starpības, cik liela viņa ir. Vai liela, vai pat varbūt tur 80 un vispār nav pensijas. Tā būtība jau ir citur, ka pareizi mums cilvēkiem ir jādomā par to, kas būs nākotnē. Piekrīt jums visiem, šodien ir labāka nekā rītdiena būs. Rītdiena būs vēl sliktāk. Bet tā labā vēsts ir, ka tā kunga žēlastība gan šodien, mēs nezinām, vai rītdien viņa būs. Šodien mums pieder. Šodien ir tā kunga žēlastības diena. Šodien mēs varam nākt pie viņa un teikt, Dievs, piedod man. Es tevi esmu nicinājis, es tevi neesmu atzinis. Es atzīstu tevi, es nožēloju. Un izmainīsies no tā brīža jau rītdiena, ja tas kungs tev to dāvinās, ja mums to dāvinās. Statistika, jeb situācija ir vairāk kā smaga. Mīļies, to es nesaku. Valdībai beidzot ir jāuzlabo pensionāru situāciju. Par to šodien kongresā vienojās Latvijas pensionāru federācijas par federāciju. Tas nav šodien. 70% Latvijas pensionāru dzīvo zem nabadzības riska robežas. 70%. Un te man nepārtraukt skan šis vārds. Tu necienīsi savu tēvu un māti, tu nedzīvosi. Un laikam tad te jau ir tas pirmais pareizi, ko Arni tu saki, jāiestājās par mūsu pārkāpumiem un grēkiem, par mūsu tautu. Ka Dievs piedod. Bet saprot, es redzu vēl vienu citu sakarību. Ja mēs lūksim, Dievs, piedod man, kad mēs savus vecākus neesam tā par viņiem rūpējušies un gādājuši, necienam viņus. Es gribu dzīvot ilgi šajā zemē, un lai es esmu svētīts, labi, kungs, tu man galvenais piedod. Un turpina grēkot. Turpina sekot visādi veidu pesteļiem, visādi veidu māņiem.
turpina faktiski dzīvot bez Dieva, nekas netiks uzklausīts. Šī nav formula, kur es pasaku tam kungam, piedod, un pēc tam turpinu pa vecam, un tad, kur tad Dievs? Es jau viņam nolūdzos vienreiz. Tas nestrādā. Te patiešām jānāk Dievu priekšā un jānožēlo, bet es redzu šeit visu kompleksu. Te jānožēlo visa lielā bezdievība, kas ir ielaista mūsu brīnišķīgajā dzimtenē, tēvzemē, Latvijā. Viņa ir ievesta, ievazāta, viņa ir ielaista. Viņa, sauksim arī savādāk, viņa ir patienākusi ar visu lielo brīvību. Un mēs neesam nosargājuši un pateikuši stop, nē. Sākot ar mums, dievbērniem, kristiešiem, mums ir tā atbildība, kad ir jāsaka stop, nē. Jo paskatieties, ko šodien māca skolās. Jums varēja ienākt, Anitas kundze, jums varēja ienākt prātā, ka pēc 20, 30 gadiem tajā laikā kaut ko tam līdzīgi mācīs skolās, apmācīs, kāds ir drošs seks, apmācīs viss pārējās muļķības, apmācīs un sacīs, zini, tev ir jāciena, tev ir jābūt tolerantam pret visām perversām lietām, kas ir Dievvārdā rakstīts, un tad nav brīnums, ka nav naudas, un tad faktiski viss aiziet pervers. Jo, ko jau mēs mācām saviem bērniem, nemācīsim dievbijību, attiecīgi arī dievbijība nebūs. Labi, kad ir svētdienas skolas, brīnišķīgi. Es tā domāju, mums ir fantastiska iespēja. Joprojām skolās taču ir tā saucamies ticības mācība. Ētika var izvēlēties. Ļoti maz vecāki, kas izvēlās. Pareizi. Ļoti maz izvēlās. Ļoti maz. Visi izvēlās ētiku. Un faktiski, ja to paskatāmies, kāda tā ētika ir, vai tur kaut kas ir palicis no patiesās ētikas, jācer, kad ir. Neesam iepazinies. Bet vēl viens aspekts tāds, ja runājam tieši par veciem ļaudīm, ka es domāju, ka maz pensija ir viens, bet otra liela problēma ir vientulība, ka viņi ir diezgan vientuļi, sevišķi kaut kur laukos, kā mēs dzīvojam un redzam tur apkārt. Protams, ir savas sociālās tur aktivitātes un kultūras, bet īstenībā, ja ģimenes locekļi, ja bērni un mazbērni, nav vismaz dažreiz tūmā un neatbrauc, un es domāju, viņiem ir vajadzīga tomēr tā mīlestība, ka būtu kāds kopā, kāds, kas parūpējās, kādreiz palutina, nemaz nerunājot par to, ka, labi, pensija ir maza, bet ka viņi arī morāli jūtās tādi nabadziņi un niecīgi un iznīcināti un viena ar savām problēmām. Un vēl vairāk, viņiem ir tik maz pensija, ka viņi paši arī nekur nevar izbraukt ārā. Tieši tā, jo, lai pensionārs atbrauktu no laukiem uz pilsētu, tagad ir ceļu izdevumi vairāk, ir kaut vai pie ārsta, jā. Tad vēl tā, ko es gribēju teikt, aizmirsu. Jā, un piemēram, pensionārs atbrauc uz Rīgu, mūsu pensionāri no laukiem, kur viszemākais, teiksim, tas līmenis ir, uztur Rīgas satiksmi. Kā, mums cita cena. Maksā dārzo biļeti. un tā kā te ir daudz ko valdībai strādāt, lai Dievs palīdz, bet nav labi. Nav labi. Jā, paldies jums par jūsu atklātību un, protams, mēs uz Dievu paļaujamies, uz Dievu ceram un Dievu žēlastībā dzīvojam un esam pateicīgi par to situāciju, ko Dievs savus bērnus, tur jaunām ir savus bērnus, viņš uztur, viņš rūpējās par saviem bērniem. Un es gribētu kaut ar vien vairāk un vairāk būt Dievu bērni
Līdz ar to arī Latvija nākt pati pie. Tur, redz, tie apstākļi. Ja mēs lasām brāļu draudzes laiku, kā pēkšņi uzreiz apstākļi ir tādi, ka jāslēdz krogas ciet? Kāpēc jāslēdz krogas ciet? Cietumi jāslēdz ciet? Kāpēc jāslēdz ciet? Tikai tāpēc, ka tur vairs neiet neviens iekšā? Līdz ar to, ko štatu vienības jāsamazina, policistiem nav vairs ko darīt, tad labi, atstāsim vienu simbolisko policiju. Redzi, tie apstākļi maina. Un te ir arī pretējā puse. Gribi vai negribi, apstākļi maina šodienas sabiedrību, jo, ja mums uzspiež to, ko tauta negrib, piedodiet, jebkurā jautājumā uzspiež valdība, uzspiež to, kur tautai kategoriski pretī. Tur var būt procenti 93, 70, 87, vienalga kādu procentu, vienalga kādos jautājumos. Vai tie ir dzimuma attiecības, vai tie ir bēgļu jautājumi, vai viss vienalga kādos jautājumos. Vai tad klausās tautu? Tautai paņēma, pateica, jūs vispār stāviet pie ratiem. Ja jūs gribat kaut ko pateikt, tad jums ir jāsavāc 150,000 parakstiņu. To tauta nemaz nezināja, nemanīja. Izmantoja vienu momentu un pēkšņi reiz, lai mēs aizsargātu sevi, uztaisītu to, ka tagad jūs stāvēt ciet, jums vispār ir ciet. Redzi, ja šāda attieksme un šādā veidā, tad arī veidojās tā visa attieksme iepretīm pagaid. Pagaid, mēs esam cilvēki, mēs esam pilsoņi, mēs gribam, mēs visi gribam, lai Latvijā klātos labi. Bet paldies Dievam, kad ir Dieva žēlastība. Jāsaka, ir godīgi. Ja nebūtu mūžības cerības, ja nebūtu Dieva svētā gara klātnība, vadība, es nezinu, nav jēgas dzīvot. Un es ļoti labi saprotu tos pagājušajā gadā. Vairāk kā 300, kaut kur pie 370 pašnāvības Latvijā. Tas nozīmē, katru dienu viens izdara pašnāvību, bezcerībā, vienalga kāda apstākļa dēļ. Jo ja viņam ir Kristus, viņš to nedarīs. Viennozīmīgi. Tad viņam nebija uz ko paļauties. Vienalga, vai viņš ir apkrāpts, vai piekrāpts, vai pazaudējis. Vienalga savu grēku dēļ, vienalga, bet viņam nav uz ko paļauties. Vai tad mēs esam visi bezgrēcīgi? Katrs esam grēcīgi, bet mēs varam nākt pie tā kunga, lūgt piedošanu, Dievs, un mēs tiekam brīvi. Mums tā nasta tiek noņemt nost. Slavu Dievam par to. Lai tas piepildās, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs svētī jūs bagātīgi. Paļaujieties uz to kungu. Nav cita paļāvības, jeb nav citas klints, uz kuras nostāties. Mums tā liekas, ka stabilitāte. Mums tad daudz ko runā. Stabilitāte budžetā, stabilitāte valdībā, Kur parādiet kaut kādu stabilitāti? Es te nerunāju tikai par Latvijas vienu. Visā pasaulē aizbrauciet vienalga uz kuru zemi. Šobrīd, uz kuru, lai brauc. Kur ir stabilitāte? Nekur nav stabilitāte. Un es jums teikšu godīgi, paldies Dievam, ka tas tagad tā atklājās. Jo ir Dievvārdā rakstīts, viņš pēdējās dienās satricinās visu pasauli. Un nebūs uz ko citu paļauties, kā vienīgi uz Jēzus Kristu. Visi pārējie dievi dreb un trīc, viņi to ļoti labi saprot. Visas dievības dreb un trīc. Visas kultūra vēsturiskās vērtības dreb un trīc. Tur nav uz kā parauties. Pat visas reliģiskās vērtības, kas nāk gadsimtiem, arī uz viņām nevar paļauties. Tās neglāb. Neviena baznīca neglāb. Glāb vienīgi Jēzus Kristus. Slavu Dievam par to. Paļausimies uz viņu. Cerēsim uz viņu. Lūksim viņam piedošanu, ka mēs neesam viņu atzinuši. Un viņš, tad, kad mēs nākam un sakam, Dievs piedod, Jēzus Kristus vārdā, viņš ir žēlīgs un viņš piedod un dara mūs brīvus, dara par Dievu bērniem, lai tas notiek arī jums. Paldies vēlreiz jums
sarunājos ar Anitu Ozols kundzi un Arni un Rutu Sīļiem. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!